Saules skola sākotnēji pirms 163 gadiem, tātad 1853. gadā, tika uzcelta kā vienstāva koka ēka. Un šīs tagadējās skolas ēkas, tā ir pamatiņā, jā, pirmajā stāvā apmēram no vienas notekai līdz otrai notekai. Tāda neliela koka būve. Un tad 20. gadu beigās, Ulmaņa laikā, tad, kad visā Latvijā tika veidotas, dibinātas skolas un ļoti liela nozīme tika pievērsta izglītībai, tad vietējā sabiedrība nolēma, ka skola ir jāatjauno, jāuzbūvē lielāka skola, jo šī bija kļūsi par mazu, par nelielu. Un tad tika uzbūvēta tieši šī te divstāvu ēka, kāda tā ir šajā veidolā, ar otro stāvu, ar piebūvēm, un tad arī atradās gan klašu telpas, gan dzīvokļi skolotājiem. Savukārt 60. gados, tā kā blakus skolai atradās krogu ēka, kuras īpašnieki 41. gadā tika izsūtīti uz Sibīriju, tad ēka stāvēja, tāda nepielietota, neizlietota. Un tā tika pārbūvēta arī par otru skolas ēku, kurā šobrīd atrodās, sākotnēji tur atradās internāts, atradās darbnīcas, arī ēdnīcu skolas. Bet tagad atrodās sākuma skolas un pirmsskolas grupiņas. Mēs esam kā pirmsskolas grupiņas, pie sākuma skolas, pie skoliņas. Šī mazā grupiņa pastāv jau 4. gadu. Šeit ir 2 gadiņi bērniņiem līdz 4. Mums ir tā kā mājās, kā ģimenē, jo mums nav tik liels tas bērniņu skaits. Līdz ar to ir iespēja vairāk ar katru spēlēties, ar katru, teiksim, kaut ko mācīties papildus un vairāk pastrādāt ar katru bērniņu atsevišķi. Mums patīk, protams, tas, ka mums ir māsas un brāļi šeit pat. Ir maziņie nāk, un tad skoliņā ir atkal lielie bērni, kas ir māsas un brāļi. Interesanti ir skatīties, kā bērni izaug no šāda vecuma līdz pat 9. klasē. Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi un ir prieks skatīties to izaugsmi, kas no bērna izaug un kā viņš tālāk attīstās. Ziltiņa! Par ziltiņu tā arī sauc? Ko? Nāc pastāstīt! Nāc, droši nebaidies! Nāc! Parādi ziltiņu! Ziltiņu, kā viņu sauc? Viņu sauc Ziltiņu! Viņu sauc Ziltiņu! Super! Gaļa! Kas tur ir? Gaļa! Un kā saka Gailis, kā viņš ciet? Mūsu aplis mas, mūsu aplis mas, здравствуйте, 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 здравствуйте. Lielu apli! Mūsu aplis tik, mūsu aplis tik, mūsu aplis augstu. Saliek savu vārdu, saliek arī. Palīdz ieraudzīt piemīt viņai. Varbūt visi ļoti sakām. Īsti. Vienkārši jādara katru kāds. Tagad es māku savu vārdu. Saliec tu draudzību. Jā. Smadzeņu kreisā un labā puslodes darbība vēl nav tā noregulējusies, un tas ar laiku nokārtojās un rakst uz pareizo pusi. Jā. Man liekas, 1. klasē gan vairs neviens neraksta spoguļrakstā daudz maz, jā. Šitien arī var iet kā mūliet. Nē, mēs absolūti necīnāmies, jo tas nav mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir palīdzēt bērnam atpazīt 7, 8 burtu, un tad, ja viņš viņu raksta spoguļu rakstā, tas pēc tam aiziet automātiski. Tev patīk? Jā. Forši. Kā tev mācās pēc vienas skolā?
Jā, viena māsa mācās, Megija. Un 7. Un mazais brālis iet 6-gadīgajos. Mēs viņu laikam satikām. Bērniem vairāk garšo, saldie šodien ir sevišķi. Krēmi tādi, saldie un kartupelīšu kotletīte. Jā, lauku bērni nav mums izlutināti visu klāt. Čārlis. Šito? Jā, labi, pagaidi. Čārlis. Zildēs. Čārlis kopā. 15. 16. Tur te esmu rakstījis. Var izlasīt, kas rakstīts? 4. 4. Kas tā ne? Čāris. Čemunāns. Tev patīk mācīties? Tu gribētu rakt skolu? Jā. Tev patīk kuģi? Jā. Tu gribētu būt kapteinis? Nu jā, bet man visvairāk patīk lielākā daļa prāmju. Tu esi braucis ar prāmi kādu? Bet tu gribētu? Gribētu. Ļoti? Tev patīk mācīties? Jā. Tu gribētu 1. klasē? Jā. Forši. Malacis. Sāksim ar to, ka ap šo skolu ir 2,4 hektāri platības, kas ir jāapsaimnieko. Skolas robežas iet redziet par tiem visām tam kokiem, pāri ceļam, kalniņš un tur līdz ceļam. Es sāku strādāt šeit 5 gadus atpakaļ. Es pat šo skolu esmu beidzis, ja? Koridori ir gaiši un mājīgi, un jūs, teiksim, variet justies labāk, teiksim, ieejot šādās telpās. Lielas vietas sākās no kungu lietām un meiteņu lietām, sāksim no tādas lietas, kur ķēzers kājām iet. Nu tā arī bija diezgan šausmīga. Manā laikā šeit bija sausās toaletes vēl, un tagad viņas faktiski šī telpa ir izveidota, kas atbilst gan visiem mūsdienu standartiem, gan kas ir vajadzīgs, lai normāli strādāt. Gan roku žāvētāji, gan viss. Nu, un lai būtu svinīgāk, nu tad, teiksim, šeit kādreiz bija dēļu grīda. Bet, nu, tomēr priekš tādām telpām šīs te dēļu grīdas tomēr nav, un tad šeit ir viena no retajām skolām, kur ir parkets. Pirmsākumos šeit skolas zāle bija šī te daļa. Šī te daļa. Tanī mēs kādreiz staigājam pa pusdienas laikiem un ko. Un tanī pusē. Paiet nostum. Atgriezīšu šitā. Un sākot no šejienes bija liela klase. Un šī te vieta bija no tādā koka durvju siena. Nu, un tad, teiksim, pēc šīs te lielās klases vajadzīga pazuda, un tad šīs te abas telpas apvienoja un iznāca tāda skolas centrālā vieta, kas ir zāle, kas ir arī deju nodarbība vieta, visas saiešanas, nu,
Un, lai būtu vienotā stilā, tad arī pagājušajā gadā uztaisījām šos te soliņus. Mūzikas kabinetu. Tā, es atvainojos. Jā, lūdzu. Iesi projām, nu. Baidīsies, kas notiks? Abi brāļi aizgāja pastaigāties. Ceļā viņi dziedāja un spēlēja, bet, kad iegāja mežā, tad sāka tā trokšņot, ka uzmodināja vilku, kas sen priedes gulēja. Labi. Mūciet, jā. Tas mūsu valsts brīču kvartāls, mums ir Jūrmālas sociālās integrācijas centrs, uzņēmums saistībā ar telekomunikācijām ir elektronas ēst. Arī tas skolotājiem ir jādara. Vilks nokoda ar nifiņam kāju, jā, lai rītā var izrādi notikt, jā. Un šī te ir vēstures geogrāfijas klase. Faktiski viņa arī bija diezgan šausmīgā stāvoklī. Viss šīs te augšas klases. Tagad viņi ir moderni, ļoti labi izremontēti, aprīkoti ar beidzamajiem tehnoloģiskiem jauninājumiem. Tas ir gan interaktīvā tāfela projektors, gan skolotāja darba vieta. Šī te ir datu kamera, ar kuru var, teiksim, jebkura veida dokumentu noskanēt, nofotografēt, parādīt pēc tam uz projektoru. Tā kā katrā skolā ir kaut kas no patriotismu, mēs esam tomēr reprezentējam savu valsts, tad citās vietās tas ir koridoros vai pie skolotāja istabas, mēs nospējām, ka šīm te lietām visām būtu jābūt tieši visiem redzamiem. Tas ir gan godaraksti tādi, kas ir ieguldīti skolā apbalvoti, gan prezidents, himna, karoks, kas ir faktiski saistīts arī ar audzināšanu un mācīšanu, un tās ir tīri patriotiska audzināšana, lai varētu šo te visu bērnu saprast, ka mēs esam latvieši, nevis kosmopolistiska nācija. Otrā pusē sienā ir ar pasaules bērnu. Šis te pulkstens rāda 4 vietu pasaulē laika, un Vecavas pagasts ģērbonis, tas, lai arī šie te bērni saprastu, ka mēs esam vecavlieši. Skatīsimies tālāk ķīmijas kabinetu. Bet tad šitām, tad vērtības tā izmanto vienu pusi vēl. Šis ir nomināli ķīmijas kabinets, bet skolotājai ir vaļasprieka damredzes spēlēšana un arī skolniekiem šīta lieta palīdz, tāpēc viss tiek izmantots. Un šeit arī notiek citas stundas, bet faktiski šī ir tāda viens salīdzinot no sportiskiem kabinetiem arī. Redziet, kur ir mūsu skolas nopelnītie kausi Dambretē. Un šeit ir atgādinājums, ka šeit nodarbojas ar tādu lietu. Paši viņi kabineti gaiši ērti, krāsas izvēlējās katrs skolotājs priekš sevis. Tā bija viņiem brīva izvēle, kādā krāsā, teiksim, šo te iekārtot. Tā, mums spēlē, visas būtībā jau skolas bērni grib spēlēt, bet tātad viņi skaitās Bauskas bērnu jauniešu sporta skolas Dambretes nodaļā, kā Bauskas sporta skolas audzēkņi, tātad mazajā grupiņā MT1 ir 13 bērni, tur ir no 1. līdz 3. klasei, un MT5 grupiņā mums ir tātad no 4. līdz 9. klasei. Tātad mūsu labākie panākumi šogad, teiksim, Zemgales, tātad reģiona kausa veicamā uzvara, tātad vecākajā U16 grupā.
Cik sen mēs spēlējām? Nu, cik mēs spēlējām ar vecākiem skolniekiem, kas man tagad ir 8. klasē, tātad sākām 1. vai 2. klasē? 2. klasē sākām. Un tagad jau tātad, kad Ambrets treneris jau esmu 4. gadu. Tā es saku, tā jaunu vasarā, tātad arī mēs rīkojam arī nometnes. Es uzrakstīju arī projektiņu kādu pāris gadu atpakaļ, un tad mēs arī nopirkām gan galdiņus, gan kauliņus un arī pulksteņus. Tātad man tur arī iesaistījās vecāku skolēnu padomu, tātad ļoti aktīvi darbojās. Uztaisījām 3 dienas nometnīti un varējām par šo naudiņu iegādāties tātad materiālus. Šis te ir latviešu valodas kabinets. Arī ir aprīkots ar pēc iespējām gan projektos. Šeit ir interaktīvā tāfela, aptumšojušās žalūzijas, lai, teiksim, dienas laikā var skatīties. Arī klase gaiša. Atšķirība no visām citām skolām mums ir ļoti augsti griesti. Šeit griesta augstums ir 3,5 metri. Arī tu? Tā, pamēģināsim šādu. Pataka, 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 pā. Jā? Pataka, 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 pā. Arī kori vadu šajā skolā. Un vokālo studiju, un arī spēlēju dejotājiem līdz, kā pavadošais koncertmeistars, jā. Šī ir tikai daļa no vokālistiem. Mums ir krietni vairāk, ap 20 vokālisti nāk. Man patīk, ja jau skolotāji, tad forši viņi vienmēr nāk palīdzēt. Viņi atbalsta mūs, kad mēs esam uztraukušies, viņi vienmēr saka, saņemies, jo var. Vislielākais paldies skolotājiem. Šis ir mans pirmais mācību darbs šajā skolā, bet mums jau ir bijuši skolpēdienas koncerts skolā, Ziemassvētku koncerts bija skolā, tagad bija vecākdienas koncerts, tas bija Sajietanamā, netālu šeit mums tāds Sajietanams ir. Un tam mums būs ar kori labdarības brauciens uz Īslīci. Mēs brauksim pirms lieldienām un iepriecināsim pansionātu iemītniekus. Mēs mīlam dziedāt! Kas man sacīs, tas tikai tāpēc, dēlīgā mans. Vecais abacīņš manā bērnībā, kā projām dosmījās. Vecais abacīņš, manis gādātais, pie manas amīs spiež. Tas uzstādījums tomēr mūsu skolā ir tā, ka šīs skolotāja istabas telpas un visas pārējās var nedaudz pagaidīt. Galvenais ir bērnu uzturēšanās telpas, mācību telpas, teiksim, sanmezgli, kas, ir svarīgākā dzīvē aktuāli nekā šīs te. Mēs esam pieaugušie, mēs varam pieciest. Augstāk? Jā, cik augstu var mācīt. Ar augstu signālu. Nesaties. Tā rokas stāv. Pagaidiet, apstājies izglaubt Edgaru, jūs negaidat, ka viņš pieskaries pie manīm, es pāri viņam drusciņu pretī iedodu punktu. Jūs tikai stāvat šitā baigi laimīgi, un mēs tam izglaubt viņš tevi, Edgars ķēr. Un šī ir pēc ģeogrāfiskā izmantojuma, šī ir principā vecākā, centrālā telpa. Augšā virs šīs te ir zāle. Zāles centrs, kur bija stabs, tas, kur jūs redzējāt. Ja? Šeit senāk skolotāji, tiek apspriestas dienas, jautājumi visi. Teiksim, sākotnēji šī te visa skolas apkura bija ar malku. Augšā klasēs bija apaļās krāsas, tās mēs visas demontējām, bet šeit vienkārši viņš ir sienā iebūvēts. Un, teiksim, ja būs remonti, es arī centīšos viņus saglabāt, lai, protams, nospodinot un to, lai tas būtu kā interjera priekšmets. Mūsu skola arī ir moderni aprīkot ne tikai mācību telpas, bet arī visas pārējās. Tātad visā skolā ir šī te apsardzes signalizācija un šī te ir ugunsdzēsības signalizācija. Un no šīs pults var redzēt, kuros kabinetos nostrādā šie te, kas ir augšā.
dūmu detektoru, un arī viņas izmantojās, teiksim, kā apziņošana, un, teiksim, tā, jo pēc skolā, kā notiek, ja kaut kas, ja šī te signalizācija sāk strādāt, visi skolnieki zina, kad ir vienkārši jāiet ārā no skolas. Izmantojot elektrības taupīšanu, mūsu skolā koridoros un koplietošanas telpās, kurās cilvēks staigā, nav neviena slēdža. Slēdžu vietā ir šie te kustības sensori, kur ieslēdz gaismu, parādoties cilvēkam, viņš padeg kādu laiciņu un izslēdzās. Un nav bērniem nejāslēdz koridoros gaismu, nekas. Mums ir arī ļoti liels, neliels, pietiekams atbalsta personāls, salīdzinoši. Mums ir sociālais pedagogs, kas gan strādā tikai puslodzīti, bet paspēj mūs visas sociālās problēmas risināt. Mums ir logopēde, kur arī strādā vienu dieniņu no rīta līdz vēlam vakaram un strādā gan ar pirmskolas bērniem, gan 1–6 klašu bērniņiem. Bet 3 dienas nedēļā pie mums strādā mūsu psiholoģi Līga. Un viņa šogad ir paveikusi ļoti lielu darbu, vairāku gadu garumā. Viņa ir kļuvusi arī par smilšu terapeiti. Tātad tas ir smilšu spēļu kabinets ar daudz dažādām mazām figūriņām. No materiālās pasaules uz garīgo pasauli ir dzīvnieku figūriņas un cilvēciņu un eņģelīšu un visādas dievības. Tā ir maza daļiņa, kas ir pusgada laikā sakārtota, nopiekta, protams, iekārtota, un ir smilšu galds. Šis ir sauso smilšu galds. Skolā strādāja jau gandrīz 20 gadus, un sākotnēji bērni bija tādi atvērtāki. Viņi vairāk stāstīja par sevi, par savām bažām un savām problēmām. Tagad ir tā, ka bērni ir ļoti nocietinājušies sevi, un viņi paši nemaz nezina, ko viņi īsti jūt. Viņi jūtas slikti, bet viņi pat nevar pateikt, kā viņi jūtas. Vēl pirms 10 gadiem bērns labprāt kaut ko uzzīmēja. Viņš slikti jūtas, viņam piedāvā uzzīmēt, viņš uzzīmē kaut ko. Tagad bērni ar tehnoloģijām tā ir aizraujušies, ka viņi pat māju nevar uzzīmēt, kur nu vēl ģimeni un cilvēkus. Un tad šī lieliskā metode bērnam ļoti palīdz. Viņš neko nevar pateikt, viņš neko nevar uzzīmēt, bet viņš var paņemt cilvēciņu un ielikt un salikt apkārt savu ģimenīti. Vienalga, ko viņš kaut kas sev prieks. Vai zirciņu, vai mājiņu. Tad es no tā varu daudz ko saprast. Tāds bija tas mans mērķis, un tas ir attaisnojies. Bieži vien bērni spēlējoties sāk apzināties savas vajadzības, un viņš saprot, ka viņš patiesībā ēsti grib, un viņam kaut kas ir jāsameklē ēdams dotie brīdī, cits uz tolīti aiziet, jo viņš pēkšņi sajūt, ka viņam kaut ko vajag. Bērniem palīdz trauksmi mazina, mocīšanās grūtības mazina, jo ļoti daudz tajā kastē var ieraudzīt to, ko neredz ikdienā. Tas ir apslēpts, jo tā ir viņa zemapziņa, kas tur parādās, ko viņš pats nemaz neapzinās. Un tikai zināšanas par to smilšu kastes, visiem stūriem, novietojumu, ļoti daudz parāda par to, kas notiek īstenībā ar bērnu. Jo bērns jau, lai izdzīvot, viņš ļoti daudz slēpjās pats no sevis, no vecākiem, no skolotājiem, bet tas, kas viņa būtībā ir, to neviens nezina, bet šī metode parāda to. Es domāju, ka mazā skola, un līdz ar to, par cik te visi viņi ir kopā, arī radinieki, brālēni un māsītes, viņi tā kopumā visi ir. Es domāju, ka palīdz, tāpēc, ka mazā skolā ir ļoti viegli gūt panākumus. Tur ir individuāla pieeja, atbalsts, un viņi jūtas ļoti labi. Viņi zina, ka viņš to sapratīs, atbalstīs. Ja ne šodien, tad rīt noteikti, jo pedagogi arī tomēr noslogoti ir. Bet jā, es domāju, ka šī ir lieliska vieta, kur bērniem izaugt. Un tā, ka viņš jau ir iegūst to personības briedumu, varbūt, pēc 7. 9. klases viņš mierīgi var būt jau ar savām stabilām vērtībām un pastāvēt arī lielā skolā. Jauki tādi mazi momentiņi. Tiešām tā kā tāda viena liela ģimene mēs te dzīvojam.